Sveiciens visiem! Pateicos, ka jūs pievienojušies šim kursam. Šī būs atvērta nodarbība vai stāsts vai saruna, kurā es pastāstīšu savu ceļu, savu stāstu, ko papildinās, es ceru, enerģijas plūsma. Enerģijas plūsma, kurā aktivēs to mūsu iekšējo autentisko balsi, kas būs gan dziedinoši, gan atveroši, gan iedvesmojoši. Un šis kurs nācis ļoti ilgi pie manīm. Pirmās idejas vai domas man bija ārkārtīgi sen. Tad, kad es pati meklēju informāciju, tad, kad es pati mācījos dažādas metodes, jo tas nosaukums dziedāšana, sakrālā dziedāšana, viņa nevar izteikt, tās nosaukums nevar izteikt visu. Tas nevar izteikt visu, jo tas ietver sevī frekvenci, vibrāciju, telpu, vietu, cilvēka stāvokli, cilvēka procesus. Un tas ir ļoti daudz, vai ne, ko tas sevī ietver balsi kā pašizpausmes līdzekli, balsi kā tonalitāti, balsi kā instrumentu, balsi kā instrumentu, ko ir devis augstākais spēks, cilvēku kā instrumentu, kas ir atnācis šeit, izpaust savu dievišķo dabu uz zemes, materializēt. Un tādēļ arī manā kursā šis ievads sākās ar to, ka iesākumā bija vārds. Šī frāze no Bībeles, viņa šķiet tik vienkārša, un citreiz varbūt kāds no mums nav iedziļinājies vispār, ko tas nozīmē. Bet, kā es to esmu sapratusi, tad pirmais izpaustais, kas radīja pasauli, tad, jo te ir stāsts par pasaules radīšanu, bija vārds. Tā bija skaņa, tā bija frāze. Tātad doma kļūst materiāla tajā brīdī, kad tā tiek izrunāta. Tas ir tas sākotnējais radīšanas impulss, un tas ir ļoti svarīgi. Jo radīšanas sākums ir klusumā. Un lai arī kurs ir dziedāšana, tajā ir nodaļa par klusumu. Par klusumu kā savienojumu stāvokli. Ar sevi, ar savām augstākajiem aspektiem. Tas ir par stāvokli, kurā dzimst ideja, kurā dzimst doma, kurā ienāk impulss, radīšanas impulss. Un tad vārds ir pirmā materializētā substance, skaņa. Tas ir jau kaut kas, ko redz, jūt, sajūt pārējie, jo domas viņi nesajūt un neredz, vai ne? Lūk, apakšvirsraksts, par to, ka tas ir arī par balsi un par frekvenci un par rezonanci. Tāpēc, ka tad balss mūs pārvēršās, tur pievienojās ritms, tur pievienojās melodija, kas ir harmoniska vibrācija, kas ir tāds ļoti, ļoti spēcīgs instruments. Bet kursā būs par ļoti, ļoti daudz ko, ļoti daudz tēmas, es jums pastāstīšu par šīm tēmām. Lūk, tas ir domāts visiem. Nav neviena cilvēka, kurš nevarētu dziedāt, ja viņam ir balss. Tālākajās nodarbībās, protams, ka es stāstīšu jums par šo cilvēkiem, par šīm traumām, ko mums ir iedevusi skola vai dziedāšanas skolotāji. Ļoti daudz cilvēki ir aizvērušies, aizvērti, un tas nav tikai uz dziedāšanu. Jo tad, viņam pateikts ir kādreiz, tu nekad nedziedās, vai tev nav jādzied, vai tev nav balss, tas mazā bērnā ienāk kā
tu nespēji, tu nevari. Un tas neatiecās viņa zemapziņai tikai uz balsi. Tas attiecās to, ka es nevaru runāt, es nevaru sevi izpaust, es neesmu pietiekami labs, es neesmu pietiekami talantīgs, un ir ārkārtīgi daudz cilvēki, kuri nespēj sevi izpaust caur balsi. Un tas nav tikai pa dziedāšanu, vai ne? To mēs visu laiku runāsim, ka tas nav tikai pa dziedāšanu. Tas ir arī par spēju pateikt jā, par spēju pateikt nē, par nospraust savas robežas, parādīt savu attieksmi, nevis noklusēt, nevis pieņemt, izpatikt. Jā. Ļoti daudziem cilvēkiem ir aiztaisīts šis centrs. Un, protams, ka balss prakses dažādas un dziedāšana tai skaitā ļoti palīdz, bet arī tā ir tikai maza daļa. Par dziedāšanu kā dziedināšanu mēs runāsim arī atsevišķās nodaļās. Lūk, jo man tas ir daudz vairāk. Man tas ir daudz vairāk, un tie, kas zina, ka es esmu pamazām attālinājusies no šīs darbošanās garīgās attīstības sfērā, un man ir palicis Patreon un tādi projektiņi, kādi braucieni, bet vienmēr man ir bijusi dziedāšana. Kopā dziedāšanas, sanākšanas, sadziedāšanās, jo man tas šķiet ārkārtīgi svarīgi. Pirmkārt, man tas patīk ļoti pašai. Jā, man tas patīk ļoti pašai, tādēļ ir grupa Sirdsceļa pietura, kur jūs varat pievienoties, kur mums notiek sadziedāšanās. Nākamā sadziedāšanās būs 24. jūlijā. Brīnišķīgi skaistā vietā. Ja jūs klausāties ierakstā un tas ir beidzies, vienkārši piesakojiet šai grupai Sirdsceļa pietura. Šeit es zem video likšu arī ļoti daudz visādus linkus, arī zem kursa video būs linki no konkrētiem vokālajiem skaņdarbiem, no mūsu grupu dziedāšanām, no iedvesmojušiem dažādiem video, ko es esmu atradusi, jo tā, ka es piesēdos šo kursu rakstīt, es apjuku no tā apjoma, jo viena lieta ir tās lietas, ko man gribās pastāstīt, un kuras īsti varbūt neiet kopā ar tēmu, piemēram, stāstot pa baznīcām, es nevarēju neiekļaut ērģeles. Šķiet, ka ērģeles vispār neatiecās uz sakrālo dziedāšanu. Bet priekš manīm ērģeles ir mistisks instruments, kas šeit tiešām ir radīts tādai nopietnai apziņas telpa paplašinājumam un tādai nopietnam tādam savienojumu veidošanai, tādai telpai, kura noteiktos apstākļos rodās telpa, jā, tādēļ cilvēks ir atnācis uz dievnamu, savienoties ar augstāko, un ērģeļu skaņas, tātad ērģeles, kas savieno gan taustiņus, gan tur līdz 1000 stabuļu, tas ir gan arī taustiņu, gan pušamais instruments, ārkārtīgi varens. Savienojumā ar sakrālo arhitektūru, šī rezonanses telpa ietekmē cilvēkus visos līmeņos. Tas ir, to jūt fiziskais ķermenis ļoti spēcīgi, jo tas ir kaut kas ļoti varens, ļoti dzīva skaņa, bez tumbām radīta skaļa, spēcīga, jaudīga skaņa, kura savienojās ar sakrālo arhitektūru, jo par to ir diezgan daudz šai kursā, uz to ir uzsvars likts. Kaut gan es runāju par dažādām vietām, ne tikai par sakrālās arhitektūras vietām, kuras parasti ir pašlaik kā dievnami. Jā, bet es esmu uz robežas attiecībā par stāstīšanu par dievnamiem, jo es tomēr ticu, neiedziļinoties sazvērstības teorijās ļoti dziļi iekšā, ka šis sakrālās rezonanses arhitektūras telpas, būves ir radītas ļoti iespējams, es teikšu, radītas ar citu pavisam mērķi, nekā kalpot par reliģijas egregoru mītnes vietām.
Un tad, kad es saku baznīcas, es nedomāju tikai kristiešu baznīcas. Es domāju tempļus, es domāju klosteru kompleksus, es domāju mošejas, sinagogas, jebkuras sakrālās celtnes, kuras ir celtas principiem. Tātad, kuru arhitektūrā ir izmantotas zināšanas, kuras pašlaik netiek ņemtas vērā būvējot mūsdienu celtnes. Pat tornīšiem un kupoliem ir minaretiem, ir sava nozīme un sava enerģija. Kupolu enerģija atšķirās no spiču enerģijas, un spicija ir baznīcai. Liels viens kupols būs pilnīgi cita rezonanses telpa nekā baznīcai, kurai daudz mazi kupoliņi. Un tas ir ļoti interesanti pavērot, kad tu apzināti ieeji. Griežoties pie kuras, kāpēc sakrālā dziedāšana. Ko tas nozīmē sakrālā dziedāšana, kur atšķirās no parastas dziedāšanas? Un ko nozīmē parasta dziedāšana? Jo dziedāšana mums var būt jebkur. Mēs varam dungot kaut ko, ravējot dārzu, mēs varam dziedāt dušā, mēs varam dziedāt aplikācijā, jo negribam dziedāt kaut kur publiski. Varu ieteikt aplikāciju, kurā es dziedu un kurā jūs varat uzdziedāt ar mani, saucās Smule. Ielikšu arī šeit uzaicinājumu lejā. Un arī zem šī ieraksta, zem šī video, šis ieraksts būs pieejams komentāriem YouTube vietnē, viņš būs pieejams ilgāku laiku, un es atbildēšu šeit uz jūsu jautājumiem par kursu, par šīm tēmām, tā kā nekautrējieties un rakstiet. Lūk. Atgriezīsimies pie, kāpēc sakrālā dziedāšana, tāpēc, kad tā nav tikai dziedāšana baznīcās, tā ir dziedāšana ar nolūku. Tā ir dziedāšana, kuras laikā notiek procesi. Dungojot dušā, arī notiek saskaņošanās, varbūt notiek nomierināšanās. Mēs dziedam bērniem šūpuļdziesmas, lai viņus nomierinātu, pārslēgtu, iemidzinātu, harmonizētu. Arī notiek vairāk vai mazāk apzināti, bet sakrālā ir ļoti apzināta. Tātad tu nāc ar kādu mērķi. Un visbiežāk šis mērķis ir savienoties pašam ar savu dievišķo aspektu. Sakrāls tas nozīmē garīgs. Tātad šī ir vairāk garīga dziedāšana. Garīga tātad tur, kur tu saproti, ka tā nav parasta dungošana. Tu apzinies, ka šeit ir kāds lielāks nolūks. Un šie nolūki var mainīties. Jā, tu vari caur dziedāšanu atbrīvoties, attīrīties, piepildīties ar prieku. Ļoti daudz procesu notiek. Par to es arī kurs ir ļoti pamatīgs tādā grāmatas apjomā, var teikt. Un jūs visu teoriju izlasīsiet šajā kursā, šajos materiālos, kurus es esmu ilgi likusi kopā. Tur ir arī ieteicamā literatūra par tēmām, jo izstāstīt tēmas vēlreiz, es viņām neredzu lielu jēgu, jo tagad var visu uzprasīt mākslīgiem intelektam, bet, lai mēs zinātu, ko uzprasīt, es iedodu tādu tā kā kopsavilkumu, par kaut kādām konkrētām lietām, piemēram, sakrālo arhitektūru, kimatiku, par skaņas ietekmu uz apziņu un par dažādām tādām lietām. Un, starp citu, vairāk kā 15 gadus atpakaļ, kad es sāku pirmās reizītes, pirmo solīšu šajā ezotērikas vidē, man šķiet, ka pirmā mana lekcija vai seminārs bija par kristāliem, bet otrais
Nē, par krāsterapiju man bija. Par krāsterapiju, jo es kvalifikācijas darbu psiholoģijā rakstīju par krāsterapiju. Bet otrais, Kristāla, man pēc tam bija. Otrais bija par, tieši tā arī saucās, skaņas ietekme uz apziņu. Balss un dziesmu izmantošana manās praksēs. Tie, kas mani zina sen, tie, kas mani zināja vēl pirms Latvijas karmas, un bija kāda, varbūt šeit būs kāda no tām meitenēm, kas piedalījās meiteņu dienās. Tās bija prakšu dienas, kuras apmeklēja vairāk kā 1000 sievietes, kur notikās tāds dziļš dziedinošs darbs, kurā mēs arī dziedājām. Mēs dziedājām tautas dziesmas. Un uz tā pamata, uz šo meiteņu dienu praksēs iegūto atziņu pamata radās Latvijas karma. Tā kā toreiz man visu laiku ir bijusi šas dziesmas, skaņas, balss prakses manos ceļojumos, visvairāk jau ceļojumos. Visvairāk Armēnijā. Un tas toreiz to izmantoja diezgan maz garīgie kaut kādi cilvēki, pavadoņi, meistari. Tas nebija tādā trendā un tādā modē, kā tas ir tagad, kā tas ir pašlaik. Jo pašlaik balss atgriežas, un tā balss ir trendā. Tā kā bija laiks, kad bija trendā tur mandalu krāsošana, bija laiks tur sistēmiskie sakārtojumi. Tas vēl joprojām ir, bet bija vienkārši kaut kāds bums. Tur skanošās bļodas. Man liekas, ka tagad tas ir mazāk, ka tas nav vairs tik ļoti modē. Tagad balss prakses ir ļoti modē, un tā kā atgriežoties Latvijā, es šeit arī aizgāju vairākajām vokālām nodarbībām pie dažādiem vokālajiem meistariem. Es daudz dzīvē esmu gājis pie dažādiem meistariem, apgūst dažādas prakses pati priekš sevis. Gan, lai strādātu ar savu balsi, gan, lai nostabilizētu savu diapazonu, kurš man uz leju pietrūkst, gan, lai strādātu ar elpu. Tās ir tādas bāzes lietas, kuras es neesmu dziedātāja, un man viņas tā kā nav vajadzīgas manai profesionālajai darbībai, bet tas ir tāds man pašai priekam un pašai, tā kā man ir ļoti laba dzirde, lai es būtu apmierināta ar savu skanējumu. Lūk, un es tagad redzu, cik daudz es vienkārši meklētājām meklēju vokālās nodarbības, un es sapratu, ka viņas ir ārkārtīgi daudz. Un tas piedāvājums ir milzīgs. Un tieši tas pats, kad ir tiešām parādījušies daudz cilvēki tajā telpā, informatīvajā telpā, kur pasniedz autentisko balsi, balss atbrīvošanu, un, teiksim, šo tādu terapeitisko darbu ar balsi. Es pati esmu mācījusies pie labiem meistariem gan šamanisko dziedāšanu, man gan viņa baigi negāja, jāatzīst, gan Tibetas dziedinošās prakses, kas nav tikai balss prakses, kas ir un skaņas prakses, bet kas ir prakses saistīts arī ar ķermeņa iesaistīšanu. Tātad reāli tiek uzliktas rokas un translēta skaņa. Es jums pat pastīšu un rādīšu mūsu nodarbībās. Manas video nodarbības būs papildinošas. Viņas neatkārtos to, kas ir tekstā. Tur es stāstīšu par savu pieredzi. Es stāstīšu konkrētus piemērus, konkrētus gadījumus no savas pieredzes, kurai ir vairāk kā 15 gadi. Jā. Tā apzināti es esmu šo novirzienu attīstījusi, bet viņu vairāk esmu uzskatījusi par savu sirdslietu, tāpēc es neesmu to nekad apvienojusi kursā vai lasījusi par to lekcijas, bet tie, kas bijuši ar manīm klātienē, tie
zinu, ka visur ir klātesoša šīs balss prakses, tehnikas, dziedāšanas, tautas dziesmu dziedāšanas. Lūk, par sākumu. Kā tas sākās? Varbūt tas sākās, kad es maziņi stāvēju uz beņķīša un uzstājos visiem priekšā, dziedot matu sukā. Un jūtu, ka tas ir tas, kas man sagādā nenormālu prieku, kad es biju laimīga, kad es dziedāju. Man tik ļoti patikās dziedāt, ka man likās, ka tas ir vienīgais, ko es dzīvē gribu darīt. Pēc tam es sāku domāt, ka man vēl ļoti patīk lasīt grāmatas, bet tādas profesijas nebija, grāmatu lasītājs. Un te, ka 2. klasē prasīja, pa ko es gribu būt, un tad tur bija lidotāji un šoferi un grāmatveži un pārdevējas un viss kaut kas, bet es piecēlos un teicu, ka es būšu operdziedātāja. Un viss klasa pa mani smējās, tā bija mana pirmā trauma. Jā, tāda, kur pa mani smējās. Bet tas man neliedz 16 gadu vecumā aiziet pie kādas slavenas operdziedātājas un ņemt privāta nodarbības. Un tas atstāja zināmu nospiedumu varbūt manos kaut kādos stilos, jo es dzīvoju dziļi laukos, un uz mūzikas skolu mani neviens neveda. Bet es visu mūžu esmu dziedājusi koros, ik pa laikam, īslaicīgi, jo es esmu gribējusi piedalīties mēģinājumos, bet neesmu gribējusi braukt brīvdienās uzstāties, jo uzstāšanās man nekad nav bijusi svarīga. Un līdz ar to kors nevarēja uz mani paļauties, teiksim, uz manu klātesmi, jā, tieši tajā laikā, kad būtu vajadzīga šis rezultāti parādīt, vai ne? Tur ir tāda sacensības, kaut kāda tomēr notiņa. Un līdz ar to es koros ilgi neturējos, jo es strādāju, man bija mazi bērni, un brīvdienas man bija svētas priekš ģimenes, nevis priekš kora. Un līdz ar to es tiešām reāli cietu no tā, ka man nebija dziedāšanas manā dzīvē. Es te runāju par periodu, kad es vēl nebiju šajā garīgajā sfērā, kad es vēl strādāju korporācijās un tad tikko kā man parādījās vairāk laika un es jau ienācu lēnītēm maziem solīšiem šajā sfērā, tad man ļoti gribējās dziedāt, un es nevarēju saprast, kā to darīt, lai varētu dziedāt tās dziesmas, kuras es jūtu, kuras es gribu, un es nevarēju atrast tādu vietu, un es sapratu, ka ja es nevaru atrast, man jātaisa pašai, un tā man ir bijis dzīvē ļoti daudz reizes. Es nevaru kaut ko atrast, es saprotu, ka man tas ir jārada pašai. Un es ierakstīju toreiz draugiem LV, ka es vēlos dziedāt, ka es meklēju telpas, es meklēju vokālo pedagogu, kas var vadīt mūsu dziedāšanu, un kompāniju. Un mēs savācāmies Jelgavā, brīnišķīga kompānija, un atradām mūsu vokālo pedagoģi, kura tādas brīnišķīgas sakritības rezultātā vadīja arī Svētās Jāņa baznīcas kori un ansambli, un viņai bija atslēdziņas no baznīcas. Un mūsu mēģinājumi notika Jāņa baznīcā, brīnišķīgā, baltā, skaistā akustikā. Un tā bija, toreiz man likās vienkārši, kur var būt vēl brīnišķīgāks telpas priekš izdziedāšanās. Jā, tur mēs dziedājām, ak Dievs, tie bija tādi, žēl, ka tajā laikā nefilmējam, un ir mums tur dažādas interesantas sadarbības notikās, un tā, ka mēs jau palikām drosmīgākas, tad mēs izdomājam, bet mēs varam arī uztaisīt koncertu, un toreiz es organizēju šo koncertu, un mēs visi kopā organizējam, principā, labdarības koncertu, lai savāktu naudiņu ērģeļu remontam, brieža ādām, jā, lai varētu saremontēt šīs ērģeles, kuras tur nestrādāja. Mums tas izdevās, mēs pieaicinājām dažādus māksliniekus, baritonu, tenoru, oboistu, un mācījāmies tiešām sarežģītas dziesmas. Es pielikšu šeit linkus. Tas ir
Tas ir kaut kāds 2010. vai 11. gads, iedomājies 15 gadu atpakaļ. Mēs mācījāmies Nella Fantazija, Ennio Morricones dziesmu itāļu valodā. Jo man tas ir nācis prātā, un tu domā, nu kāpēc nē? Tie, principā, nevienam klātesošajam, kas mēs dziedājam, nav muzikālās izglītības. Nu, tādas klasiskas muzikālās izglītības, varbūt kaut kādi kursi vai pieredze korī dziedāt, nu, koris neprasa muzikālo izglītību. Jā, tas bija tāds interesants laiks, un viena no mūsu dalībniecēm teica, mūsu ansamblis ir jāsauc Kamenes. Mēs prasījām, kāpēc Kamenes. Viņi saka, tāpēc, ka Kamenes ir viņu uzbūve pēc aerodinamikas likumiem nevarētu lidot. Viņai nevajadzētu būt spējīgai lidot, bet viņa lido. Un tāpat arī mēs visas savākušās, kādai šķībi sanāk, kādai klusi, kādai nedroši, kādai pārāk skaļi. Bet mēs atradām to vienoto noti un to prieku tajā visā, un tas turpinājās diezgan ilgi, kamēr, mēs uztaisījām 2 koncertus, savācām cilvēku, savācām naudiņu, un ērģeles tika atrestaurētas. Un mana dzīve ļoti sagriezās tajā laikā, jo 12. gadā es pārdevu visu, kas man bija Jelgavā, un pārvācos uz īrētu pamestu namiņu Drustos. Tā bija mana dzīves lielā nonulēšanās. Es pārvācos ar mazo meitu, 8-gadīgo to laiku, un sāku savu lielo transformācijas ceļu. Beidzās Kamenes, un kopš tā laika es Jāņu baznīcā neesmu bijusi. Un es neesmu dzirdējusi, kā skan šīs ērģeles, kurām naudiņu mēs savācām. Un pateicoties šim kursam, meklējot vietu, kur varētu notikt mūsu praktiskā nodarbība, es aizbraucu dažādas baznīcas apskatīties, parunāties ar mācītājiem, vai ielaidīs mūs, un pazvanīju arī Gundagai, vai mūs ielaidīs, un mūs ielaida. Man tas būs tāls brauciens, bet daudziem tas būs ļoti ērti, jo Jāņu baznīca ir tuvu no stacijas, autoosts, arī, ja jūs nebraucat ar mašīnu, un tā ir brīnišķīga vieta. Un mums būs šī ērģeļa mūzikas meditācija no ērģelēm, kuras, savā ziņā arī pateicoties mums, tagad skan. Lūk, Gundaga mums nospēlēs meditāciju. Lūk, nedaudz uztaisīšu pauzi savā stāstā, jo tas ir tas periods, kad es saskāros ar dziedāšanu baznīcās un sajūtu, kāda starpība ir starp dziedāšanu skolas zālē vai kaut kādā citā telpā, vai dabā, vai jebkur starp dziedāt telpā. Jā. Man ir lūgums noņemt jums, ja jums ir šis uzstādījums, ka baznīca tas ir saistīts ar reliģisko egregoru. Es zinu, ka daudziem ir šī pretestība pret šo, par to es stāstīšu, es šo pieminēšu, jo tas ir ļoti būtiski daudziem cilvēkiem, kam ir aizspriedumi vai ir bijušas smagas pieredzes ar reliģijām citos iemiesojumos, viņiem ir atgrūdošā sajūta baznīcās. Es mācīšu, jūs tiešām mācīšu kādā no nodarbībām, kā pabīdīt malā egregora enerģiju dievnamā, piemēram, islama enerģija mošajās. Man ļoti patīk mošajas, ārkārtīgi. Tur ir pilnīgi cits lauks, tur ir pilnīgi cits savienojums, tur ir arī akustika atšķirās. Par to visas šīs niansītes jums stāstīšu. Jā, es mošajā, man ir tādas, es neesmu tur dziedājusi, bet es esmu dūkojusi. Es esmu iemācījusies speciāli pirmo zikru, sūfiju zikri, tās ir tādas skandēšanas.
jums būs arī, man ir iefilmēts kaut kas, un es likšu tos linkus zem nodarbībām. Jūs arī varēsiet paklausīties, par ko es, vai jūs zināt, par ko es runāju. Lūk, un ir iespējams no tā atvienoties, lai jūs paliekat viens pret vienu ar pašu telpu. Jo viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ es radīju šo kursu, ir tas, ka skatoties, klausoties cilvēkus, kas runā par sakrālo dziedāšanu un dažādos rakursos un par balsi, tas ir atrauc no citiem no ķermeņa, citiem no telpas, no augstākajiem aspektiem, no sakralitātes, no frekvencēm, no būtiskām. Priekš manim tas ir pa veselumu. Tas ir viss kopā. Un visvairāk man uzkrita, ka tiek atrauc no telpas. Jo katra telpa, vai dziedāšana pļavā, vai dziedāšana mežā, vai dziedāšana uz ūdens, man tas ir viens no sapņiem iebraukt ar laivām ezerā un dziedāt uz ūdens. Tur ir pilnīgi cita akustika. Vakarā saulrietā uztaisim tādu. Jā, es esmu atradusi vietu, kur ir 5 laivas, bet ja jūs zinat vietu, kur ir vairāk laivas, kur varat to realizēt, droši rakstiet man personīgi. Personīgi es atbildu Telegramā un Instagramā. Lūk, vai sirdsceļš@sirdsceļš.lv e-pasts. Lūk, tā. Un šo kursu, kā es iecerēju? Tad es iecerēju kā šo teorētisko daļu, kuru jūs varēsiet materiālu izstudēt tādā ritmā, kā jūs gribat, vai izprintēt, piemēram, kā video. Bez šī vēl, es domāju, 3, varbūt sajies 2 būs garāki, bet, vai 3 īsāki, jo es skatos jau tā 30 minūtes, un ātri tas laiks iet. Video var uzlikt uz ātrumu. Un video es nepārstāstīšu to, es pieturēšos varbūt pie satura, pie secības, bet es stāstīšu savu redzējumu, savu pieredzi, savu sajūtu. Es mēģināšu nodot savu izpratni, šo apzināt to pieeju balsī, ka tas ir kaut kas daudz vairāk nekā vienkārši kaut kāds skaņas izdodošs orgāns. Kā ar balsi mēs varam dziedināt, ar balsi mēs varam graut, arī par destruktīvajām skaņu izpausmēm es būšu pieskaršos. Mēs varam iznīcināt ar vārdu, mēs varam nolādēt, mēs varam celt, mēs varam iedvesmot, mēs varam nomierināt. Mēs varam translēt dievišķās enerģijas. Mēs varam translēt smalkā plāna vibrācijas un enerģijas. Mēs varam kļūt par šo enerģiju translētājiem vai kanāliem. Aiz mums mēs varam savienoties ar gaišajiem spēkiem un vai ar savu augstāko es, ar eņģeļiem, ar kādiem gaismas spēkiem un kļūt par viņu balsi. Saprotiet, jo viņam jau nav šīs balss. Bet mēs varam arī iekrist kādu destruktīvu struktūru nagos un kļūt par viņu pārstāvjiem šeit. Šī kursā mēs mācīsimies arī atšķirt, jo arī par atšķiršanu mēs šeit runāsim. Jā, jo pastāv vēl tāds jēdziens kā harizma, kas ir enerģētiskais spēks. Un harizma, tā nav tikai personības starojums, kā var likties, ko var izkopt, vai kurš ir dots vai nav dots. Harizma, tas ir enerģētiskais starojums, kas var nākt ne tikai no paša cilvēka.
Un tādi, ja jūs skatāties filmas par vampīriem vai par Luciferu, ļoti bieži tas liekas ļoti apburošs. Šie guru vai nosacīti sliktie tēli filmās, viņi var būt ārkārtīgi apburoši, ļoti harizmātiski, un balss var hipnotizēt. Balss var būt ārkārtīgi maģiski ievelkoša un ļoti arī manipulējoša. Cilvēki ar šādu balsi, kam ir iedota šāda balss, šādas spējas translēt enerģijas, viņi var viņus izmantot ļoti dažādos veidos. Tāpēc cilvēki ar maģiskām balsīm, ka jūs jūtat tā balss nobur, ir vienmēr jāpadomā, cilvēks saka, kur viņš ved, uz kuru pusi viņš ved, jo var būt ļoti, ļoti skaista, apburoša balss, kas pilnīgi liek apklust, un beigās tu saproti, kad jā. Lūk, tā kā ar šīm visām savām pieredzēm, kur ir daudz, es dalīšos savos video stāstos un arī atbildēšu jūsu jautājumiem. Un jūsu jautājumus lūdzu rakstiet zem šī video. Šis būs atvērts video, un šos jautājumus es sakrāšu un atbildēšu. Lūk, un trešā daļa, tātad šī praktiskā nodarbība, kas ir pašlaik vienu reizi, bet ja kurs saglabāsies, iespējams, ka es vai vienkārši cilvēki vēlēsies vēlreiz satikties, lai šo izbaudītu. Jo, saprotiet, es visus šos gadus vedu grupas, un man ir cilvēki, kuri ir bijuši ārkārtīgi daudz reizes ar mani kopā Armēnijā, ar mērķi dziedāt. Un šeit stākās mana stāsta galvenā daļa. 2011. gadā, kad es pirmo reizi nokļuvu Armēnijā, toreiz nebija tiešo reisu, mēs aizlidojām, es braucu ar grupu kopā, tā bija pirmā mana grupa, jo es nedomāju vispār nekad mūžā vēst grupu, bet es ļoti gribēju nokļūt Armēnijā, un es vienkārši arī ierakstīju savā blogā, es braucu uz Armēniju, kurš mani pieteicās 14 cilvēku grupa, un mēs iebraucām Gruzijā un pārbraucām pāri robežai, un pirmā baznīca, kur mēs izkāpām, tā bija Ahmetas baznīca, tas ir aptuveni 30-40 minūtes no robežas ar Gruziju. Tas ir klosteru komplekss, kuru pazīstat ļoti daudz no jums, jo šī vieta, Ahmeta, kļuva par manām Armēnijas mājām. Es tur sāku vest regulāras dziedāšanas un dziedināšanas grupas vēlāk, pēc pāris gadiem, jau pāris reizes gadā vismaz. Tur notika ārkārtīgi daudz būtiski procesi. Es ļoti satuvinājos ar šo ģimeni, tik ļoti, kam pieder viesnīca, kurā mēs dzīvojām, kā Armēns ar Lijānu kļuva par manas Šarlotītes mazmeitiņas krustvecākiem. Un līdz ar to mēs jau skaitamies oficiāli saradojušies. Lūk, bet atgriežoties pie tās pirmās grupas, mēs knapi paspējām. Jau bija tumsa un baznīca bija aizslēgta. Mūsu gids aizskrēja pakaļ atslēgām, atrada tanti, atslēgu glabātāju un atslēdza mums ne pašu baznīcu, bet tā kā klosteru komplekss sastāv no vairākām baznīcām. Viena ir galvenā, kur notiek dievkalpojumi, pārējais ir tādas, var teikt, tukšas telpas, kuros arī ir altārs, bet kalpošana tur nenotiek. Un tieši atvēr to, kur ir tā īpaši taisītā akustika. To es sapratu un uzzināju vēlāk, ka tur ir īpaši iebūvētas tādas tā kā krūkas, lai šī akustika būtu maģiska. Un mēs iegājām tur jau krēsla iekšā, tāda pustumsiņa. Un es kaut ko saku, un es sajūtu akustiku, un tā bija tik priekš manī nekad nesajūsta akustika, ka es momentā apklusu. Un visi sanāk iekšā, un katras solis dzirdams, katras elpas vilciens dzirdams. Un es saku, šeit nevar runāt, šeit ir jādzied. Un mēs palikām pa nakti tuvumā, un nākamā rītā mēs devāmies dziedāt uz turieni apakaļ. Un jā, tā bija pirmā vieta, kur es sajūtu sevi kā enerģiju translētāju, jo
sākot dziedāt, man pazuda laiks, man pazuda telpa. Man likās tajā pustumšajā baznīcā, ka man te ienāk tāds gaismas baltas stars, ka viņš iet pa manu ķermeni, visu laiku iet kaut kādas tirpiņas, kaut kāda, es nesapratu vispār, kas notiek, kurš man pievienojās, kurš nepievienojās. Un pēc tam, kad es beidzu, es pilnīgi tā nevarēju pat saprast, kur es atrodos, un skatoties cilvēkiem, es redzēju, ka kāds ir izgājis ārā, ka kādam ir sācies raudāšanas process, kādam ir sācies kaut kāds vēl iekšējais process, vairāki cilvēki raudāja. Un vēlāk Zvartnacas templī, vadot meditāciju, es pirmo reizi veicu savā dzīvē spontānu balss channelingu. Tā kā man šis gads un šis brauciens bija par tādu reālu pāreju, tādā nopietnā. Tad es sapratu, ka caur mani kaut kas iet. Jā, līdz tam cilvēki vienkārši runāja. Inta, es visu laiku pārlasu tavus rakstus, jo tur nāk enerģija. Es klausos tevi, jo no tevas balss nāk enerģija. Es tā, jā. Tāpēc, ka es esmu forša, tāpēc jūs patīk man klausīties. Es nevisai par to domāju vai nevisai tam ticēju. Tas man atvēra šīs pieredzes, kas man bija ļoti, ļoti dziļas, man atvēra. Un, protams, kad es nevarēju nedziedāt. Jā, es nevarēju nedziedāt. Tas jau bija laiks, kad manā dzīvē bija pirmās mistērijas un vītoļu ģimene ienākusi un tautas dziesmas ienākušas un bija kaut kādas melodijas. Man tas ir ļoti svarīgi, jo ir dziesmas, caur kuras dziedot es saslēdzos un momentā pieslēdzās plūsma un iet caur mani, un ir melodijas, kuras es principā neizvēlos dziedāt tādās kopējās praksēs, jo nenotiek. Nav šī saslēguma, tad man ir vajadzīga konkrēta frekvence, lai šis process notiktos. Lūk, un gāja grupas, un es, protams, es pati sāku pētīt, kas notiek, jo cilvēkiem notika tādas lietas, par to es runāšu un stāstīšu kaut kādus konkrētus gadījumus, kas man lika meklēt, kas tas ir, kas notiek, dziļāk iedziļināties, kāpēc. Tas bija ļoti efektīvi, tas bija efektīvāk par visu, ko es biju mācījusies psiholoģijas studijās. Tas bija nopietnāk, transformatīvāk un cilvēki savādāk nekā atbraukuši. 13. gada tā sākās regulāras tieši dziedāšanas. Tad bija grupas, kas brauca dziedāt reāli. Vēlāk jau pagāja gadi, un es atceros, ka es biju pati individuālā konsultācijā pie channelingā un gāju savas iepriekšējās dzīves skatīties, kur es ieraudzīju sevi kā 17-gadīgu meiteni, pie kuras nāca cilvēki dziedināties. Tas nebija uz zemes. Un es ieraudzīju, kā es to daru. Un tās bija konkrētas tehnikas. Un es sapratu, ka man šī dziedināšana balss, ka viņa man ir iekšā, ka es esmu ar to jau atnākusi. Un ir tehnikas, kas ir līdzīgas šeit uz zemes, ko es esmu atradis tajā pašās tibetiešu tehnikās, bet tieši tādas, kādas es tur ieraudzīju, un pēc tam es esmu tās arī demonstrējusi cilvēkiem un mācījusi uz vietas vai, vienkārši rādījusi, pat nemācījusi. Un mēs esam veikuši. Tās ir tādas ļoti spēcīgas un jaudīgas un skaistas, man pašai ļoti būtiskas, un es ar jums padalīšos ar šīm tehnikām, varbūt jums arī būs interesanti, jūs gribēsiet izmēģināt. Lūk, bet neskatoties uz to visu, balss un dziedāšana, viņa bija, es to uztvēru kā savu sirds lietu, kurai man nepietika laika. Jo bija tik ārkārtīgi daudz cilvēku, tik daudz nodarbības, tik daudz pasākumu, tik daudz braucienu, tik daudz retrītu centrs, grāmatu rakstīšana, grāmatu tirgošana, izdevniecība. Tas viss bija tik ļoti, ļoti pa daudz, ka šai, un es tai daļai man nebija laika, lai viņu tā kā apkopotu, lai viņu, un varbūt man arī tajā laikā
nebija šī izpratne, vai man nelikās, ka cilvēkiem tas... Es zināju, ka tas ir svarīgi, es zināju, ka tas ir ļoti spēcīgi, es zināju, ka tā ir jaudīgākais, spēcīgākais, kā es varu cilvēkiem palīdzēt, tieši kā dziedināšana, jā, jo es vairāk sevi redzu kā pavadoni, kā iedvesmotāju, kā enerģiju translētāju, un tā dziedināšana, jo, kā dziednieks, es sevi tikai šajā balss dziedināšanā redzēju. Un man tas likās kā tāds... Es nevaru teikt, tas noteikti nav. Tas bija pats skaistākais, kas bija, pats interesantākais priekš manis, pats tāds tā kā sirdslieta. Bet man tas nelikās varbūt pietiekami vērtīgs priekš cilvēkiem, un tas ir mainījies. Šajā brīdī tas ir mainījies. Varbūt arī tādēļ, ka cilvēki to vairāk tā kā novērtē, jo ir tik daudz piedāvājumu, un cilvēki iet uz šiem piedāvājumiem pie citiem meistariem. Nezinu. Vienmēr es esmu rīkojis dziedāšanas, jo pēc Kamenēm Jelgavā es sasaucu Rīgā kopā mistēriju kori. Šo kori, kā muzikālie vadītāji, mums bija Vītola ģimene, bet viņi nevarēja katru pirmdienu atbraukt. Tad tur arī aicināja citus mūziķus. Un mistērija kurs var pastāvēt vairāk gadi, un tur bija 45 cilvēki bija grupā mūsu. Un mēs pulcējāmies Jurijāna mūzikas skolas telpās. Un tad, kad man beidzās, man bija dzīvoklis Rīgā, un tad man beidzās tas dzīvoklis, un beidzās arī mistērija kurs, un es nevarēju aizbraukāt. Un tagad mums bija sacietāšanās ar Vītola ģimeni, un Jānis izstāstīja, ka tad, kad beidzās mistērija koris, kad cilvēki vēl joprojām gribēja satikties, un ka pateicoties šim mistērija korim, tas tālāk pārtapa un pārveidojas par 9 sauļu skolu. Lūk, ko jau pati Vītola ģimene organizē tik ļoti daudz gadus. Tā kā tas ir stāsts par to tauriņu spārnu vēzienu, mēs nekad nezinām, vai ne? Kā mūsu darbības, vai mūsu vārdi, vai mūsu balss izskanēs pasaulē un kā aizies tālāk. Mēs pat citreiz nevaram izsekot tam. Lūk. Un pa visiem šiem gadiem, tad vairāk pa 15 gadiem, es sapratu, sajūtu, ieraudzīju, kā šis kopums cilvēku balss saskaņošana, balss enerģija, telpas akustika. Akustika vispār ir zinātne, un par to tas ir tāds ļoti interesants faktors, ko ir vērts saprast, izzināt. Vismaz man bija interesanti, jo sporta zāles akustika, dabas akustika, piemēram, kalnos, un sakrālo celtņu vai dievnam akustika, tās ir ļoti dažādas akustikas. Un ļoti dažādi šīs atbalsis iedarbojās uz cilvēka fizioloģiju. Un arī uz visiem smalkajiem ķermeņiem. Par to mēs runāsim. Lūk. Un būs ļoti daudz, par ko runāt. Un tas viss savienojās, visi tie 15 gadi, visas šīs sajūtas katru reizi, dziedāšana alās, grotās, tas ir tā kā stihiju dziedāšana, čakru dziedāšana, tur ir tik ļoti daudz dažādu momentu, ko gribās kaut kā apkopot un izrunāt un pastāstīt un padalīties. Un es nezinu cilvēku, kam tas nav aktuāli. Tiešām. Un tāpēc man pašai šķiet, ka šis kurs var katram iedot kādu impulsu, apzinātāk attiekties pret šo dievdāvanu, savu balsi. Un lielākā daļa no mums to izmanto neapzināti, un varbūt pa 10% no tām iespējām. Jo iespējas bieži rada mūsu apzinātība. Ja mēs apzināmies, tad mēs iekšēji noskaņojamies.
Ja mēs apzināmies, mēs izsakam nolūku. Ja mēs apzināmies, mēs savienojamies ar augstākiem spēkiem. Jā, jo mēs varam vannā, kā es esmu bieži teikusi, ieiet vienkārši nomazgāties, mēs varam tur iebērt sāli, mēs varam novārdot ūdeni, mēs varam iet ar nolūku atslābināties, attīrīties, dziedināties, nomierināties, harmonizēties, un tā būs pilnīgi cita vanna. Tā jau būs sakrālā vanna, vai ne? Lūk, un tieši tas ir tas, par ko es gribu teikt šeit dziedāšanā. Lūk, tātad, kas būs mūsu saturā? Pielikšu šeit balss un ķermenis, balss un telpa, balss un kustība, sakrālā arhitektūra un skaņa. Būs ļoti daudz par sakrālo arhitektūru, par kimatiku, par akustiku, par baznīcu kā rezonances instrumentu. Tur būs arī par tām ērģelēm, par vitrāžām, par gaismu, par ģeometriju, par labirintiem un sakrālajiem ceļiem, kas tur ir, par spirālēm. Par ērģelēm, jā. Par alām, grotām un par mātes zemes šo dzemdes sajūtu, jā, par šo savienojumu. Par galvenajām sakrālās balss tradīcijām. Kolektīvo dziedāšanu kā vienotības praksi, kā sirds atvēršanas praksi, kā pašizpausmes instrumentu un balsi kā dziedināšanas instrumentu, par to, kas ir emocionālā attīrīšanās, kā nervu sistēmas regulācija, balss un trauma, balss un autentiskums, balss kā lūkšana, jā. Lūk, par klusumu nozīmi, jā, katrā melodijā ir pauzes, starp katru vārdu ir pauze. Pirms dziedāšanas ir klusums, tā kā beidz dziedāt, ka skaņa beidz skanēt. Arī mirkli pirms aplausiem ir klusums. Par skaņas ēnas pusi, jā, par balsi kā ietekmes instrumentu, par frekvenču eksperimentiem un tādām lietām. Video nodarbībās es pa visu varu nepieskarties, jo es visam tā kā savu pieredzi likšu, savus piemērus, bet jums kursā tas būs, jā, un praktiskā daļa būs praktiskas, ļoti vienkāršas tehnikas, jo sarežģītās tehnikas jūs varat atrast internetā, ja jums vairs vienkāršās tehnikas būs pa švaku, jā, jo visu var atrast. Man tagad, jā, visu var atrast, pajautāt, man ir svarīgi jums pastāstīt, ka tāda, ko meklēt, jā, iedot savu mīlestību uz šo tēmu, palīdzēt ieraudzīt savu potenciālu, palīdzēt aizdomāties par to, cik tev ir brīnišķīgs instruments iedots, un ka tu vari viņu vēl tik plaši izmantot, nevis tikai čīgāt vienu noti, bet spēlēt simfonijas. Lūk. Un es ticu, ka šī enerģija, šī iedvesma, šīs idejas padarīs tavu dzīvi piepildītāku. Un, protams, ka es aicināšu nākt uz kopdziedāšanām, veidot kopdziedāšanas, saukt cilvēkus kopā, dziedāt un nes šo tradīciju tālāk savās ģimenēs, saviem bērniem. Jo priekš manīm kopdziedāšanas nepieciešamība šajā laikā ir milzīga, tāpēc, ka šis ir sašķeltības laikmets, kad visur pilnīgi cilvēks mēģina atvienot vienu no otra, sašķelt. Dziedāšana ir vienošanās prakse, vienotības prakse. Iedomājieties, cilvēki ar visdažādākajiem uzskatiem noķer vienu ritmu, iekļaujās vienā melodijā, savienojās ar savām balsīm, atver sirdis, savienojās ar sirdīm un dzied vienu dziesmu. Ir dziesma, kura savienojas dažādākos cilvēkus. Kad liekas, kur ir 2 cilvēki, tur ir 5 viedokļi,
tur ir tas savienojums, un tā rodās vienotības enerģija. Un tā enerģija, viņa izplatās, viņa izturojās pasaulē, viņa mazina šos šķelšanos, kas ir apkārt. Viņa liek cilvēkiem atcerēties. Pat tāds cilvēks, kurš katru dienu iet internetā un komentāros kašķējās ar citiem, dziedot viņš atcerās. Dziedot viņš atcerās šo vienotību, ne tikai vienotību, vienotības līmeni, kur mēs visi kā cilvēks esam kā viens, ne, vienotības līmeni ar Dievu, vienotības līmeni ar avotu. Un tas ir ārkārtīgi skaisti un vērtīgi pašlaik. Lūk, gaidīšu tevi patiešām kursā. Esam